Labvakar! Sveicu jūs visus 42. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestrs un mēs. Kā jau pagājušajā raidījumā teicu, mēs strauji tuvojamies 4. darbības gada izskaņai un arī 50. raidījumam. Šī vakara raidījumu iesākam ar fragmentu no Pūtēju orķestra latviešu mūzikas koncerta Tā elpo mūzika, kurš notika šī gada marta mēnesī Lielajā ģildē. Latvijas Universitātes Pūtēju orķestrs atskaņoja atraktīvā Jura Karlsona skaņdarba Zvejnieku ziņģi fragmentu. Un tagad sveiksim oktobra jubilārus. 10. oktobrī 75. dzimšanas dienu atzīmējam diriģentam un pedagogam, kurš faktiski visu savu profesionālo darbību ir veltījis Rūjienai, maestro Jānim Akulim. Tiekoties Rūjienā ar uzrunātajiem kolēģiem, Rūjienas orķestra mūziķiem, es dzirdēju ļoti krāšņu un ilustratīvu, bagātīgu stāstījumu par Jāņa atraktivitāti, intensīvo darbošanos Pūtēju mūzikas laukā, it īpaši darbā ar jauno paudzi. Tagad piedāvājam šī stāstījuma fragmentus arī jums visiem, bet pirms šī video neliels fragments no 1990. gada 15. jūnija Valmieras avīzē Liesma rakstītā. 1977. gada rudenī Rūjienā uz dzīvi un darbu ierodas tikko konservatorija beidzas, nākotnes nodomu un enerģijas pārpilns Pūtēju orķestra diriģents Jānis Akulis. Orķestrs atkal it kā uzplaukst. Jaunais diriģents cenšas rūpīgi iestudēt katru frāzi, katru niansi. Šajā laikā Rūjienā sāk darboties arī bērnu mūzikas skola, tās audzēkņi un pasniedzēji, labs papildinājums orķestrim. Mūzikas skolotājs, un jāsaka gandrīz arī vienīgais, jo pēc tam jau skolu beidzot, sākumā es spēlēju altiņu, skolu beidzot viņš man iedeva mežraku, viņiem spēlēja un mācījies pati, iedeva aplikatūru un spēlēja pati, mācījies. Nē, kā Guna arī teica, tas spēlē pati, jo Jānis ienāca ar to savu enerģiju, tā kā jau mēs runājam par tādu kaut kādu dzirksti jaunu, un protams, ka nebija jau viņš kā skolotājs arī pats pēkšņi pārzināja visu mūzikas instrumentus, bet viņš bija ieinteresēts, lai ienākot ar viņu tas instrumentas pulks tiešām palikt plašāks. Jo ne jau viņš bija mācījis flautus, tā kā viņš vienkārši organizēja to visu, organizēja, lai mums būtu instruments pieejams, un tā tas viss arī aizsākās, bet es domāju, ka tiešām bija tā viņa tāda enerģija, arī tāda, tāda veselīga godkāra viņam vienmēr bija, ka viņš arī uzņēmās vienmēr, gribēja, lai labāk,
Tāpat arī viņš vienmēr bija rūpējās par to, lai viņam būtu kabinets iekārtots. Es atceros, ka ienākot arī te lielā skolā, viņš pats riktēja, pats taisīja un gribēja, lai viņam ir labāk, lai ir interesantāk, ja tā kā viņam tiešām bija tas darbīgums viņām bija tāds ļoti liels. Ļoti labs teiciens bija man brālim, ka es viņam prasīju, ko tev nozīmē Jānis. Un viņš saka tā, Jānis man bija pirmais skolotājs, viņam pēc tam bija cits, bet viņš teica, Jānis man iemācīja spēlēt. Nevis muzicēt, bet spēlēt. Un tas spēlēt prieks, spēlēt prieku, spēlēt prieks pēc tam kaut kur kādos kolektīvos, man liekas, ka tas bija tas galvenais. Viņam bija tā deksme kaut kā ievilkt mūsu bērnus, jaunos iekšā orķestra muzikā. Es Jāni nepazīstu tik sen kā šīs dāmas, bet no 89. gada, kas atnāca uz Rujienu, vai ne? Var teikt, mūsu ceļi sastapās tieši orķestrī. Viņš sākumā sāku spēlēt taurētājā, pēc tam arī skolā strādāt. Jānis bija organizators. Viņam patika taisīt pasākumus, jo viņš arī uztaisīja tādu salidojumu ikgadējo šeit Vidzemes orķestriem, lai skan Rūjiena. Un viņš bija daudzus gadus, orķestri brauca šeit ar prieku, bērni atcerās, kā kopā muzicēja, neskatoties, vai bija silts, vai bija augsts, un tie bija svētki pilsētā. Un īstenībā Jānis Akulis, tie bija svētki Rujienā. Arī viņam pašam, kad bija apaļās jubilejas 50 gadi, ja, nebija tikai, pieņemsim, savā kaut kādā vai skolas kolektīvā vai orķestra, viņa jubileju svinēja visa pilsēta. Viņam atbrauca radi no Latgales ar gaļām, ar alus mucām, un kultūras nams gāja uz urrā. 2 dienas, Jānim ir 50 gadi. Jo bija jau tā, ka neviens kultūras pasākums tajā laikā nebija bez orķestra. Un nepavēlt mūsu orķestrim ir arī tas labais teiciens par otro daļu. Jā. Kas ir otrā daļa? Otrā daļa tālāk sekos rotaļas un dejas pēc mēģinājuma, ne? Tālāk seko rotaļas un dejas. Tas bija ne tikai, bieži vien, ne tikai pēc tādiem pasākumiem lielākiem, bet arī pēc mēģinājumiem daudziem. Bija tā kopā būšana, kopā runāšana. Mums kā bērniem tas bija ļoti labi klausīties veco visādas pieredzes stāstus un, kā mēs sakam, mednieku stāstus. Tas varbūt arī mums ļoti pievilka. Jā, un viņš kaut kā arī tajās jubilejas svinēšanās un tais lielajos pasākumos, viņš tur tā mācēja visus iesaistīt un ieviet iekšā, ka tu biji gan uz skatuves, gan tu palīdzēji arī tur organizēt visu to, un tas viss tā dabiski tas viss noritēja. Tā kā... Jā, kā jau es arī kādreiz tikko minējis, Jānim Akulim būtu Rujienā jābūt piemineklim, jo īstenībā viņš bija tāds pūtēju stūrakmens, kas šo lietiņu pēc, neskatoties, kad, ja paskatās vēsturi, pie skolas orķestris ir dibināts jau 1920. gadā skolnieku orķestris, pēc tam ir Tālos taurētājs dibināts 50. gadā, bet būtībā tad, kad Jānis atnāca tajā laikā no konservatorijas, šīs vienības kļuva tādas stabilas un tādas, kuras jau Latvija varēja pamanīt. Un es domāju, ka vecie mūziķi, vecie diriģenti, zina, ja pasaka Jānis Akulis, mēs to zinām, viņš bija tā kā. Jā, regulāri jau visi svētki, salidojumi, dziesmu svētki, Nedaudz bija tā viņa godkāre, ka viņš gribēja tomēr, lai būtu orķestrim kādi panākumi. Latgaliešu spīts, protams, arī visā tajā iekšā tas bija tā. Un tas Jāņa, tas šķelmīgais smaids reizēm, kad līdz galām kādreiz nevarēja saprast, ko viņš domā, arī bija tā, ka viņam bija tāds
bija tādi. Vēlākos gados jau, es saku, vairāk arī tie bērni mūzikas skolā sāk mācīties, un tad tas tā vairāk sapulda un attīstījās. Bet tas sākums bija, ka viņš sameklēja tā, kā mēs runājam, arī tos Ļeņingradas instrumentus. Man arī bija Ļeņingradas pikolo flautiņa, bija, kas arī, protams, nebija no tiem labākiem variantiem, bet tā mēs iesākām. Un viņš tiešām 3. klasīti, ka es beidzu, man tur arī tāda fotogrāfija ir. Mums bija tāds ansamblis, kurā orķestrīts klases, kur bija 1. rinda, 2. rinda un 3. rinda, attiecīgi pēc orķestra sastāva, tā kā ir instrumenti. Protams, mēs tur varam runāt, kā tas viss skanēja toreiz, bet viņam bija tā vēlme uzreiz šeit būvēt, lai būtu tā izpratne par orķestru. Tā. Jā, un es atceros, man ļoti labi prātā ir paša pirmā, man liekas, ka stunda pie viņa. Jo Jānis, es kā meitene biju cerējusi, ka man flauti iedos, es noteikti. Bet viņš man iedod altiņu. Tajā laikā tikko bija beidzis spēlēt altiņu mans vecākais brālis, jo viņš iestājoties tālāk muzikas skolā spēlēja klarneti. Laikam varbūt tāpēc. Iedod man altiņu, bet tas labais teiciens, mēs taču nemākam iepūst tai taurē. Tā kā ķiršu kauliņus spļauda. Un tas bija tāds, protams, ķiršu kauliņš, kurš no mums bērniem nav spļāvis tālumā, bet tas viņam bija tas teiciens, tā kā ķiršu kauliņus spļauda. Tāda bija pirmā stunda, pirmais iepūtiens taurē, jā. Man liekas, ka sākumā lielajā orķestrī bija tā kā vairāk tādi marši, balles gabali, kaut kur tāds, bet ienākot Jānim, tas repertārs kļuva mūsdienīgāks. Tas kļuva, varētu teikt, ka sākām arī muzicēt. Jā, un viņam bija arī tāda Štrausa mūzika, jo arī, var teikt, mēs gan savā jubilejas koncertā spēlējām Štrausa polkas ar speciefektiem, kur Jānim bija mednieka cepura un es aizmugurē man šķiet pat izšaubu bisi, vai ne? Un tad mēs iegādājāmies arī valšu popūriju Štrausa, vai ne? Un kā jau es minēju, bija tas Lai skan Rūjena, tas festivāliņš, ne? Un viņš ir skolnieku orķestriem, un, protams, viņš iznesās. Un tā jau diriģenti bišķi bija tā, valšu karalis nāk, vai ne? Tā kā tos Štrausa valšus, ka tā pavilkt, vai ne? Un mūsu valšu karalis nāk. Tā kā, viņam tāda mūzika viņam patika. Viņam patika tāda mūzika, ko cilvēkiem klausītājiem vieglāk ir saprast, uztvert. Ne tāda sarežģītā, bet tieši kas viņam pašam arī bija to, jā. Un tāds jāstrums viņam bija. Jā. Es arī atceros vēl no tiem iepriekš, kad viņš vēl kopā tajās jubilejas koncertos tāds jāstrums un tāds Tāpēc jau viņam arī bija lai cilvēki varētu klausīties, lai cilvēki varētu līdzi dziedāt, arī dzen. Tas nebija tikai Štrausa, arī Raimonda Paula popūrī, daudz, jo vienkārši cilvēkiem atpazīstams skaņdarbs. Jo tas tā kā vismaz provincē.
pavēlk. Un atceraties taču arī tajos jubilejas koncertos, kad viņam pašam bija viens, man liekas, vai tad uz 3 stundām nevilga garumā, kad mēs sēdējām uz tā postamenta 3 stundas, un Jānis jau tur iekļāva ne tikai orķestra muzicēšanu, viņā pašā bija tāda aizrautība, ka viņš gan tur sev solo gabalu bija ielicis, gan arī viņš pat dziedāja solo, jā, tā kā viņš, tā drosmīgi piegāja. Un vienā gadā runājot par tiem pašiem valšiem, bija arī taču dejotāji. Arī bija, kur tā deju grupa, kas bija, šeit bija nometnes deju grupai Evita Rūjienā, vai ne? Un arī bija ar visām balles kleitām, modernās dejas, jā, un tā kā valšu karalis varēja izpausties. Es domāju, ka tā mīlestība Rūjienā un tā cieņa viņš arī iemantoja ne tikai strādādams skolā. Protams, viņš bija interesēts savā darbā, audzēkņos, bet tas bija arī, piemēram, satiekot Jānu uz ielas. Jūs tā kā atceraties, jā? Viņš taču bija vienmēr dzirkstošs, smaidīgs, vienmēr viņam bija ar katru cilvēku, es domāju, viņam bija ko parunāt. Nebija tā, kā viņš tikai tajā savā sfērā. Mēs jau visi zinām, ja, kad Jānis bija diriģents, skolotājs, ja, bet tikpat labi viņš mācīja arī dzīvē ļoti labi visus praktiskos darbus. Kaislīgs makšķernieks. Arī kaislīgs makšķernieks, tā kā es domāju, jebkuru Rūjienieti, ko viņš uz ielas satika, viņam jau bija ko parunāt, un viņš vienmēr tiešām tāds atsaucīgs bija, un es domāju arī caur to, ja, viņš bija arī, tomēr arī iegūšo te godu pilsoņu nosaukumu, ja, un sveicēja, var viņam nekad netrūka, ja, tā kā es domāju, ka viņš arī ar jebkuru atrada kontaktu. Viņš zināja, laikam pats jūta robežu, kurā jāpasaka stop, bet tavu brīvību deva arī. Nebija tā, kad tais pašos dziesmu sēkos tieši 9:00 tev jābūt ir gultā un klusums un uguns nost, bet... Nē, es domāju, ka viņš varbūt arī paļāvās, tāpēc, ka viņš jau jūta, ka mūsos jau tas jau nav tāds ļaunums, ja, ka tu gribētu tas jau bija aiz tādas jautrības, aiz tā pārsteiguma, ka mēs Jānim tos bikšu galstu sašuvām ciet pirms skates, ja. Protams, ka viņš apskaitās, bet, es domāju, kaut kur iekšienē jau viņš sapat, tas jau nebija tāda ļaunuma, jau tur nebija, tas vairāk tāda jautrošanās bija un arī savā starpā, kad, ko mēs tur, visu, ko tur izdomājām. Man liekas, arī Jānim bija tas, kad Jānis mācēja saskatīt un apvārdot varbūt tos vecākus. Un arī es domāju, ka tas bija tas, ka viņš ienāca ar to savu vēlmi ieviest. Es atceros, mums bija visādi ansambļu sastāvi, tur piespēlējām dziedātājiem un tur visu lika kopā. Es domāju, ka, piemēram, maniem vecākiem, un es zinu, ka manu klasbiedru vecākiem arī savā dzīvē nekāda saistība mūzika pilnīgi nebija bijusi, bet viņiem jau arī tomēr gribējās, lai tas bērns ir tur priekšā, un tad veidojās visādi tie sastāvi, un paskaties, redz, viņi tur tā spēlē un tā, un vienmēr bija tie klašu pasākumi, un skolotājs Jānis tur reizēm bija arī pat pie klavieriem, un visādi iznesās, jā, tā kā es domāju, ka vecākiem jau bija tā vēlme tiem saviem bērniem arī dot kaut ko tomēr vairāk un labāk, un tas arī bija tāds uzcīņ, tāds kopīgs, tāds zinots. Šeit parādās tās Jāņa organizatoru spējas organizēt visu. Noslēdzot sadaļu par Jāni Akuli,
Vēlos pateikt lielu paldies Gvido Brenčovam par palīdzību šīs sižeta veidošanā. Otrs jubilārs, par kuru šodien stāstīsim, savu 65. dzimšanas dienu atzīmē pirms pāris dienām, pirmdien, 28. oktobrī. Fagotists pēc izglītības, ilgstoši spēlējis Nacionālās operas orķestrī, pedagogs un diriģents Jānis Grahoļskis bija arī mans kursa biedrs, mācoties Jāzepa Vīto Latvijas Valsts konservatorijā pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā. Par Jāni arī es varētu runāt gari un plaši, raksturojot viņa azartiskumu, emocionalitāti, patriotiskumu, bet šodien, lai viņš pats stāst par sevi, kā arī uzklausīsim viņa kolēģi un Jāņa vadīto orķestru mūziķus. Bet pirms tam viens citāts no 1984. gada 19. maija Rēzeknes avīzes Znamja trudā. Garām kā lode aizšaus Jānis Grahoļskis ar fagotu rokās. Tieši tādu viņu atceras rēzeknieši. Enerģisku, allaž kustībā, tieksmē pēc zināšanām. Viņš šogad beidz konservatoriju. Tad jāsāk ir no paša sākuma, ka man uzdod jautājumu, kāda ir tava muzikālā izglītība, es saku, 2 gadi Gulbenes bērnu mūzikas skolā. Tas ar humoram, bet es pateikšu, es dzīvoju dziļos laukos, man vecāki bija laukstrādnieki, un es skaidri zināju, ka es laukos nepalikšu. Man bija jāizdomā, ko es darīšu, man bija viss līdz kaklu. Un es skolā spēlēju pionieru tauri. Vairākus gadus. Es nebiju izcils tur, jo es tagad zinu, kā to vajadzēja darīt toreiz. Un man pierunāja aiziet uz iestāju mūzikas skolā. Man pat vecāki nezināja, es iekāpu autobusu, aizbraucu un iestājos mūzikas skolā uz klarneti. 2 gadus es nospēlēju, un tagad tā analizēju, es pateikšu tā, neko dižas tur nespēlēju, bet, ja nav kritēriju, tu nevari pateikt, tu labi spēlē vai slikti. Es aizbraucu uz Rēzeknes mūzikas vidusskolu, uz konsultācijām pāris. Man es neko neteicu, ka tur slikti vai labi vai kā, bet tā kā es stājos iekšā, tur bija priekšā puiši, kas bija beiguši mūzikas skolu un vidzināja riktīgi. 5 klases beiguši, un es tur biju, tā. Un tad man direktors piedāvāja, vecīt, tev nav variantu, bet mums simfoniskā orķestrī vajag fagotu. Un tajā brīdī, tas bija man pašam jāizlēm uzreiz, pēc iestāju eksāmeniem uzreiz. Tā kā, ja es ņemu fagotu, es esmu iestājies, un ja es neņemu fagotu, faktiski es neesmu iestājies. Un tur sākās, es sāku tur mācīties, lēnām pa skaņai vilkt ar simfoniskā orķestri, 2. fagotu partijas, tad vēlāk bišķi labāk, nopietnāk. Bet tā kā man nemācīja fagotists, es noteikti, es braucu pie... Šeit bija pedagogs Jānis Ranga, viņš bija Nacionālā orķestrī spēlēja tajā laikā, viņš taisīja mērlīdz, brauc pie viņa, un viņš vienmēr man paprasa, uzspēlē kaut ko. Un viņš man deva tādus labus padomus, lai es, katru reizi bišķi labāk spēlētu. Es jau nezināju, ka viņš vēlāk būs mans skolotājs, jo Barinskis sadega. Un vislabākais bija Iestājas akadēmijā.
Sanerozēs es biju, man izskata fagots no kastes. Un izskats pilventiņš. Eksāmens beidzies. Specialitātē. Bet smadzenes darbojas, teikam, tajā virzienā samērc avīzi, nosien to klapīti, oktāvu klapīti, lai sēdz, un es to eksāmenu nospēlēju. Nekas jau dišs nebija, bet es eksāmenu nospēlēju. Un, ja ņemam nopietni, tad pirmais pusgads akadēmijā gāja baigi grūti, ļoti grūti. Un faktiski es biju paredzēts atskaitīt, kā profesionāli nederīgs. Es nebaidos to teikt, tāpēc, ka tas bija interesanti. Un tad, kad atnāca mans skolotājs, pēc tam bija vēl kolēģis, priekšnieks, un mēs sākām pilnīgi no jauna mācīties. Sāk pilnīgi no jauna fagotu spēlēt, mācīties. Pilnīgi viss. Es sāku mācīt nevis vienkārši kā fagotu spēlēt, bet kā spēlē orķestram tikā spēlē. Pa īstam, riktīgi, urbt. Spēlēju 6-8 stundas dienā. Riktīgi. Lekcijas es nekavēju bez šaubām, bet Un tā, kad es nospēlēju pirmā kursa eksāmenu, spēlēju re minora koncertu, tas vieglākais lielā forma fagotu, un kas es viņu nospēlēju, Barinskis sarakstīju štrikus, visu sāku, un tad sākas īstais. Tad Barinskis man iedeva pusgadā. Ar tā domu, ka nenospēlēs. Un es to koncertu nospēlēju, tie ir pieklājīgi. Un ar to beidzās šis jautājums par manu atskaitīšanu un beidzās. Tā viss lēnām gāju. Un operā bija tā, tur arī kurjos. Tur ir lielā izrāde, 4 fagotiem jābūt un 2 ir slimi. Un tad tika atradās viena pusslodze štata vieta. Un es sāku spēlēt, otro fagotu, kontrafagotu un tā lēnām. Pirmā izrāde man bija tā, ka man no partijas vēstures kursa ranga izņēma ārā, saka, Romeo un Džulieta, kontrafagotu nav kas spēlē. Ja aizved man uz operu un pateica, no šeins drīkst iziet ārā, tagad beigsies izrāde. Tad parasti kaut kādu smokingu, samekļa kreklis man bija gaišs, iedeva notis, pateica, to nospēlēs kontrabasu, to nenospēlē, to nepaspēs visu izdarīt, to vienā vakarā nevar. Bet viņš atzīmē to, kas man obligāti ir jānospēlē. Un tad es nospēlēju operā, kad 16-17 sezonas, un tā, kad sākās šīs Mocarts un Rossini, es sapratu, ka man pirksti nekusti. Un tad es sapratu vienkārši, es esmu 2 reizes savu krēslu aizstāvēju konkursu, ka mainās diriģenti, ir konkurss, kad kādu atskaita no darba, es aizstāvēju savu krēslu, kā saka, bet sēdēju demona mēģinājumā, vecas diriģenti sapratu, ka šodien es spēlēju šeit pēdējo reizi. Un absolūti mierīgu sirdi, otrdien atnācu uzrakstīju atlūgumu, atdevu inspektoram visu, kas pienākas operai, un ar tīru sirdsapziņu aizgāju no teātra. Atnācu no armijas. Pēc armijas mēneša laikā jāstājas darbā. Darba nav, vasara. Un man 11. vakarā piedāvāja darbu. 11. vakarā uz ielas piedāvāja darbu. Paprasa, un kas ir? Zero, nav nekā. Pilī, skolēni, to pietēlē pionieru pilī, nav nekā. Absolūti tukša telpa. Un tad es, kā vasarā, atnāku, es sēžu dežūrēju, jo man cita darba nav. Visu laiku jādomā, ko darīt. Un bija tāds nelaiķis kakniņš, kas vadīja toniku, viņš saka, puika, Rīgā ir pilnīgi viss tikai proti paņemt. Tas jau vakars, kaut kādu 5, otrā rīta es atnācu uz pili, izrakstīju telefonus, zvanīju, tā ir bezkaunība, bet tas bija baigi atpēc. Zvanīju, šeit jūs traucējat no izglītības ministrijas, viņi jau man neredz. Tā padomu laikā bija vienkārši, ja ministrijas tev stāv mieru stāja otrā galā. Un es zināju pēc pusstundas, kurās skolās guļ visi instrumenti, kas netiek izmantoti.
Un augustā, tas bija 86. gada augustā, tā, kad visi nāk darbā, mēs paņēmām lielo mašīnu un visus instrumentus skolām salasījām, atvedām šeit pie Tihonovā uz darbnīcu. Un Saša vienu komplektu norestaurēja pilnībā, ar ko sākam strādāt. Un es savācu kādus 35-40 sīkos skolnieciņus un lēnām sāk kurpt. Es piedalījos visos lielajos dziesmu svētkos no 77. gada, sākumā kā orķestrāns un pēc tam kā vadītājs. Visos. 2 studentu svētkos, kurš piedalījās kā dalībnieks, bet skolēnu svētkos, kurš 10. gada es nepiedalos, tāpēc, ka tas repertuārs paliek arī grūtāks. Un fiziski 1 vai 2, to nevar iemācīt, ja bērnu no muzikāla izglītības, nevar iemācīt to repertuāru, tehniski nospēlēt. Mēs tagad pēdējais startējām nevis D grupā, bet B grupā, jo tur reāli viņš bija nospēlējums, labāk nospēlējums nekā D grupas repertuārs. Mēs nospēlējām, mēs savu pirmo pakāpi dabūjām. Un es vairs neņemu dejotājus, jo man bija tāda situācija, ka dejotāji nodejo deju, viņš pirmo tauru spēlē. Un taisni mums jāspēlē uzreiz, viņi atved tēvus ar mašīnu uz ģildi mazo, un viņam nav spēka iepūst. Kopš tā laika pirmais jautājums, ja dejo dejas, orķestris neņemu vispār. Un tad man 20. gadā bija paredzēts braukt uz Tallinu uz konkursu, Valdo piezvanīja Rutelmā no Igaunijas. Sataisījām programmu, un Kovis aiztais ciet. Es ierakstīju programmu tieši tā. Viņš pateica, cikos man būs jāspēlē, es tieši tā laikā pēc pulksteņa ierakstīju un aizsūtu viņam video. Viņš teica, ļoti skaisti uz ka neatbraucāt. Neatbrauc. Tagad viņš man piezvanīja rudenī, vai es negribu vēlreiz atbraukt. Kurā grupā es startēju? Es domāju, 1. 2. tas nebūtu interesanti. Vidējā grupā. C grupā, ok, bet kad atsūtīja obligāto gabalu, es biju šausmās, jo viņš bija CD visām grupām, es biju šausmās. Bet mēs viņu iemācījāmies, un pirmo vietu mēs reāli nevarētu dabūt, pat ja mēs gribētu. Mēs nospējām savu 2. vietu, tā ir godīgi nopelnīt, un tajā brīdī, kad es braucu no Tallinas, es sapratu, ka man vairāk šito nevajag. Nospēlējām pēdējo koncertu kaut kādā maijā, un es sapratu, ka es esmu nostrādājis skolēnu pie 38 gadus. Vairākas reizes sācis no nulles, kad vairs orķestra aiziet, nomainās, un tas ir vāveres ritenis un nebeidzams, un ja šis darbs kļūst par absolūto rutīnu, man neinteresē rutīnas darbs. Man fanfāra, ka bija fanfārodits, tas bija jauns izaicinājums. Mēs sākām ar 19 orķestrantiem 99. gadā. Un lēnām audzējām klāt, kamēr viņš izauga līdz nopietnam orķestriem. Viņš bija labs orķestris. Šobrīd es vadu mazu salonu orķestrīti, kur es mācību orķestri, kur man bērniem jāiemāca spēlēt, saprast, kas notiek blakus, lai dzirdētu, kas notiek blakus, lai saklausītu akordus. Mēs spēlējam ļoti nopietnu programmu priekš šī mazā orķestrīša. Mums arī Hendelis, Beethovens, latviešu mūzika. Un pavasarī mums paredzēta tāda estrādiska deju džeziska mūzika. Kā mums izdosies, to man grūti pateikt, bet man tas ir izaicinājums, man tas ir interesanti. Tieši man sanāca, ka es esmu Parīzē, un Parīze un Francija man saistās tieši ar tevi, Jāni, jo savulaik mēs ar tavu orķestri bijām atbraukuši šeit, smuki koncertējām, izklaidējāmies, ļoti foršas atmiņas.
Ja runājam par atmiņām, ar tevi, Jāni, man saistās darbs Rīgas skolēnu pilī daudz gadu garumā. Ar tevi man saistās darbs Rīgas Augusta Dombrovska mūzikas skolā, kad tu biji nodaļas vadītājs un vadīji pūtēju orķestri. Stingrs raksturs man tā šķiet vienmēr zina, ko viņš grib sasniegt. Un viņam vienmēr ir saprotami mērķi, kā to sasniegt. Viņam vienmēr ir kaut kā sanācis piesaistīt tādus spilgtus mūziķus, arī kas no sākuma nav mūziķi, bet viņi izgājuši Jāņa skolu, jāatzīst ļoti stingro skolu, ar Jāņa stingrajiem noteikumiem, bet pārsvarā viņi visi šobrīd ir redzami kā mūziķi dažādos orķestros, ja arī kāds nav profesionālā orķestrī, viņi joprojām spēlē, un man šķiet, ka visi Jāņa skolu atcerās ar stingrību, bet tai pašā laikā ar tādu lielu labestību. Jāni, vēl tev labu veselību, daudz spilgtus projektus un visai izdošanos. Lai tev veicās! Tātad, atskatoties uz visiem šiem gadiem, kas ir pavadīti kopā ar Jāniņu, kā mēs sakam, savā tādā lokā ar šefu, jā. Es nevarēšu izkristalizēt kaut kādu vienu vai otru lietu. Šī gadījumā laikam jau jāsaka tā teiksim, tā manējā trompetes spēlēšana. Tas ir bijis tas mazākais, tā ir bijis tāda piedeva visam pārējiem. Tas lielākais pienesums laikam ir tomēr, viņš katru no mums ir veidojis par tādiem cilvēkiem, kādiem mēs esam izveidojušies. Noteikti ar zināmām problēmām saprast mūsdienu jaunatnes kultūru, jā, jo tomēr ir iesēta milzīga deva apzinības, pienākums sajūtas pret komandu, pret kolektīvu, pret uzdevumiem, pret darbu. Tas ir bijis tas galvenais pienesums. Ja man jāatskatās, vai es būtu savādāks, ja es viņu nebūtu pazinis, pilnīgi noteikti. Tās, kāds esmu šobrīd, es noteikti nebūtu. Un tas ir laikam tas lielākais. Jā, es īstenībā varu piekrist, ka skolotājs viņš ir ar lielo burtu. Jā. Pilnīgi noteikti, jo ikvienu no mūsu personībām viņš ir ietekmējis un ir veidojis. Jā, komandas darbs vienmēr bijis izteikts. Mums vienam otru bija jāpieskata darbos un nedarbos. Un tas ir tā orķestra būtības pamatā, jā, šī te komandas spēle. Un, protams, viņš visiem mums ir nosacīti garīgais tēvs, ja tā var teikt, to mīlestību pret mūziku, pret tās radīšanu, attieksmi, jā, to viņš ir ielicis pilnīgi noteikti, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs vēl joprojām droši vien arī spēlējam, mums joprojām patīk tā lieta. Un viens otru mēs arī pieskatām. Un turpinam pieskatīt, tā kā, jā, tā kā Simons minēja par to, kas ir tas spilgtākais varbūt, un kas ir palicis atmiņā, man bija viņa zīmīgie teicieni. Viņam, tā kā jau visiem diriģentiem, ir savi zīmīgi teicieni. Visus varbūt neatkārtošu, bet tas viens ir ļoti svarīga tāda dzīves ziņa. Ja, un tas ir dzīvot tā, lai nekad nebūtu jāatvainojas. Un tas dažādās situācijās ļoti labi palīdz. Vai tas ir orķestris, vai tas ir darba šeit, studenti, ja, vidē, vienalga. Ja tu pat labas vai sliktas lietas padari tā, tad tev nav par ko nožēlot, tev nav par ko jāatvainojas. Tu vari dzīvot mierīgi. Tad tā ir pareiza filozofija. 49. vidusskolā tika veidojās tāds pūtēju ansamblis, un tur arī bija Jānis Grihoļskis.
Viņš uzreiz piedāvāja, vai negrib orķestrī spēlēt, uz ko mēs visi uzreiz piekritām. Jā, palika, laikam jau tikai es, bet kaut kad iekšā bija sen apakaļ. Kaut kad noskatījos, kā orķestris spēlē pa televizoru, man tas fascinēja, kā var komandas darbs tādu skaņu dabūt ārā. Un tāpēc es piekritu. Un tad, protams, mēs arī bija jāaiziet uz to skolēnu pili, tur augšā pie torņa, tur bija jāiet pa labirintiem visādi, lai tiktu augšā. Un tad klarines vietā es dabūju eifoniju. Jo man lūps tad bija atbilstoši tam pasākumam. Tāda mums tāda sapazīšanās sanāca. Jā, un tā mēs ar Ansu, man liekas, kurā gadā tu sāki? Labs jautājums, man liekas. 90. varētu būt. Man liekas, Ādržos nometnē tu biji vēl tā laikā, jā. Es domāju, man liekas, Ādržos es nebiju, es biju pirmā Cēsīs. Faktiski, Cēsīs, bija tur tāds sagatavošanas kurs, un es absolūti neko nemācēju spēlēt, vispār bez sapratnes tur. Bet tur mēs iepazināmies, Tur jā, mēs darījām atkal nedarbus, un arī mēģinājumi bija daudz un dikti, un tur tā, un tad jā, 91. mēs braucām uz to Murmansku, kas paliks Spiltātiņā vienkārši daļa krabju, viņu rūpnīcas vizītes. Tur trauma bija, visiem bija uz kādiem gadiem 10. Tā, jā. Jāni, es sveicu tevi arī visu raidījumu veidotāju un klausītāju vārdā. Daudz jaunu radošu panākumu, bet, protams, veselību. Nākošais šī vakara raidījums sižets ļoti sasauksies ar tikko dzirdēto un skatīto par Jāni Grhoļski. Vārds Mārai Lemkenei. Labvakar! 20. oktobrī Kultūras pilī Ziemeļblāzma savu 25 gadu jubileju atzīmēja pūtēju orķestris Fanfāra. Svētku reizei orķestris bija sagatavojis patiešām neparastu un ļoti interesantu koncertu programmu. Arī man ir bijusi iespēja kādu laiku iet līdzās pūtēju orķestra Fanfāra attīstībai, esot otrajam diriģentam. Ar prieku esmu vērojusi, kā mākslinieckais vadītājs Mārcis Miķelsons deg par savu kolektīvu, pat tiešām rūpējas par to, lai orķestrī cilvēki justos labi, lai viņiem būtu repertuārs, ko patīk spēlēt, un lai orķestris atšķirtos no citiem orķestriem. Man ir patiesas prieks, ka orķestrim izdodas iet savu ceļu un veidot savu seju plašajā pūtēju orķestru lauciņā Latvijā. Mēs sižetā ieskatīsimies koncertā, kas norisinājās 20. oktobrī, sarunāsimies ar orķestra māksliniecisko vadītāju Mārci Miķelsonu un uzklausīsim 2 ilggadēju orķestra mūziķu teikto. Šogad 125 gadu jubileju ir radies 99. gadā Jāņa Grhoļska vadībā. Un pirmie 14 gadi ir
tikai viņa pārliecinošā vadībā ar otro diriģenti Kristīnu Antonu. Kopš 2013. gada kolektīva vadības grožus esmu pārņēmusies. Otrie diriģenti šajā laikā ir darbojušies Austras Apens, Katrīna Kilniece-Cābule, Māra Lemkena un pašlaik Reinis Sprūde. Mēs svinam orķestra jubileju 25 gadi, bet pašam vārdam ir 65 gadi. Orķestri ir savā starpā nesaistīti. Kolektīvu vārds ir vienojošais elements, bet gan mūziķi, gan diriģenti nav savā starpā saistīti starp šiem abiem kolektīviem. Noteikti liela loma ir Jānim Drakovskim, kurš izveidoja šo kolektīvu. Arī viņa vadībā ir orķestra lielākie sasniegumi. Gan ārzemju konkursos, gan arī vietējās nozīmes konkursos. Ir īpaši 2000. gadu sākumā. Jubileja, manuprāt, ir tāds, kā zināms, atskaites punkts. Ir ļoti jauki reizi 5 gados satikties arī ar bijušajiem mūziķiem, jo man šķiet, ka ir ļoti jauki arī viņus iesaistīt uz pāris skaņdarbiem. Tā jau mums ir tāda kā tradīcija jau. Ik pa 5 gadiem jau šī bija otrā reize, kad bijušie orķestra mūziķi, kuri paši vēlās, ir tādi, kuri vēl aizvien muzicē kādā citā kolektīvā, vai jau ir profesionālā statusā, vai arī tādi, kas vispār ir instruments nolikuši nost. Bet viņiem ir iespēja pievienoties uz pāris skaņdarbiem un atcerēties, kā tas ir kopā muzicēt ar citiem kolēģiem. Tā ir viena no lietām, kādēļ, manuprāt, jubilejas ir svarīgas. Atcerēties cilvēkus, kuri ir muzicējuši šajā kolektīvā. Vēl viena svarīga lieta, manuprāt, ir tas, ka mums ir iespēja filmēt šo koncertu profesionālā vidē, jo tas tomēr ir pietiekami dārgs prieks, lai katru koncertu mēs varētu iemūžināt, bet tā ir viena no tādām svarīgākajām lietām, lai paliktu kā atmiņa, ka vienkārši mēs varam labā kvalitātē savā arhīvā ievietot koncertu, kurš ir kvalitatīvi filmēts. Ir, protams, ļoti jauki arī, kad mēs piedalāmies latviešu mūzikas koncertos, kuri tiek iemūžināti video formātā, bet tad mēs esam kā viena daļa no kopējā koncerta šajā gadījumā. Tas ir pilnmetrāžas koncerts, kas ir tikai mūsu pašu rīcībā un mūsu pašu scenāriju veidots. Izvēlēta balstoties uz bijušajiem orķestra mūziķiem, kurus es tiešām vēlējos izcelt, tāpat arī salīdzināt ar tiem, kuri vēl aizvien muzicē orķestra rindās. Un šajā
programmā galvenā loma bija tieši orķestra mūziķiem kā cilvēkiem. Ja uz 20 gadu jubileju mēs vairāk pievērsāmies orķestra vēsturei, iepriekšējiem diriģentiem vilkām paralēles ar fanfāru, kurai šogad ir 65 gadi, pieminējām gan tos diriģentus, gan repertuāru, kādu viņi spēlēja tajā laikā. Tad šogad uzsvars bija uz to, ka es vēlējos pateikt tiešām paldies visiem tiem, kas muzicēja gan pašlaik orķestrī, gan arī tie, kuri ir izauguši šī orķestra rindās. Man bija tiešām prieks, ka ļoti daudzi bijušie mūziķi atsaucās, un īpaši man ir prieks par solistiem, kuri man neatteica un atskaņoja skaņdarbus, kurus mēs esam ar viņiem ieskaņojuši šo 11 gadu laikā kādu reizi, vai arī piekrita atskaņot pilnīgi jaunu repertuāru. Vissvarīgākais ir kolektīvs, arī grupas ietvaros, arī attieksme savstarpēji, jo mums vēlētos ļoti varbūt paralēlis ar Berlīnas filharmoniķiem, ka ir iespēja arī pašiem mūziķiem izteikt savu viedokli konkrēti par kaut kādām svarīgām tēmām, par repertuāru mēs varam aprunāties. Es esmu diezgan atvērts šajā gadījumā, jā, teiksim, neesmu diktators, vai ne, viss nav tā, kā es saku, ir pašiem mūziķiem iespēja piedalīties orķestra dzīvē aktīvi. Ja ir kādi ieteikumi, ja ir kādas vēlmes, tīri arī tie paši orķestra mūziķi arī paši bieži vien mēdz uzdāvināt kādu skaņdarbu uz jubileju. Šajā gadījumā mums ir papildinājums repertuāram, jaunām idejām, jaunām programmām. Tā kā es domāju, ka tā iespēja aktīvi piedalīties orķestra dzīves veidošanā, manuprāt, būtu vissvarīgākais faktors, kas arī saista. Šeit ir arī jāiziet no tā, kā tos cilvēkus noturēt. Protams, repertuārs nav tas vienīgais, bet tomēr, manuprāt, foršāk ir tad, ja nāk klausītāji vai ne pilnas zāles, tā kā mums vismaz šie te koncerti ir, un arī viņiem pašiem patīk jau tiešām. Un es spēlēju pūtēju orķestrī fanfāra jau 11 gadus. Interesanti liekas tas, ka mūsu orķestrī ir apvienojušies gan pavisam jauni mūziķi, kas vēl mācās mūzikas skolā, gan arī, teiksim, gados pieredzējušāki instrumentu spēlētāji, kuri
ir pabeiguši varbūt, teiksim, mūzikas skolu un vēlas turpināt muzicēt arī tālāk. Jā, fanfārā man patīk tas, ka spēlējam ļoti dažādu repertuāru, sākot gan no dziesmu svētku, dziesmām, latviešu mūzikas, muzicēšanas gada tirgos un dažādos pasākumos, un beidzot ar nopietnākām programmām, gan klasiskākai mūzikai, gan arī popa un roka dziesmas un tā tālāk. Jā, tas ir tas, kas man patīk šajā orķestrī. Jā, un pēdējā programma bija ļoti interesanta, kur tieši mēs izcēlām dažādās instrumentu grupas mūsu orķestrī. Jā, fanfārā es spēlēju trompeti. Mums ir ļoti forša trompešu grupa. Varam gan nopietni parunāties savā starpā, gan pajokot mēģinājumos. Fanfāra vienmēr virzās uz saviem mērķiem, par spīti visam. Un, jā, novēlu tā turpināt arī turpmāk. Ja man jāpastāst, kas man un tā skaitā fanfāras mūziķiem patīk mūsu orķestrī, tad vēlētos akcentēt vairākas lietas. Protams, visa pamatā ir kolektīvs. Tas mums ir draudzīgs un daudzpusīgs, jo, kas ir ļoti interesants, sastāvā spēlē no visām iespējamām aprindām mūziķi. Jā, tie ir bijušie, esošie un topošie profesionāļi, jaunieši, skolēni. Jā. Vai tā pašā laikā arī krietni amatieri, kas savas mūzikas gaitas ir tikai tādā veidā iesākuši un sasnieguši savu vajadzīgo līmeni un iekļaujušies kolektīvā gan kā mūziķi, gan kā cilvēki. Noteikti jāpiemina, ka esam priecīgi un lepni sadarboties ar Juglas mūzikas skolu. Tā būtībā ir mūsu bāze un no šejienes šo jau 11 gadu laikā mums ir pievienojušies daudz talantīgi un spēlēt griboši jaunieši. Trešais un laikam pats svarīgākais ir tas, ka mēs kā kolektīvs nereti iesaistamies arī programmas izvēlē. Ja. Varu tagad runāt visu kolektīva vārdā, ka nav lielāka prieka kā spēlēt un ar prieku izpildīt to, ko paši vēlamies. Ja. Un mūsu klausītājs labprāt to dzird. Jo jā, lai cik tas dīvaini varbūt neizklausītos amatieru kolektīvam, bet mums ir savi klausītāji, priekš publikas veidojam aizraujošas un interesantas programmas, un tas kalpo par iemeslu, kāpēc, piemēram, Kultūras pilī Ziemeļblāzma ir kupls cilvēku pieplūdums ar daudz pārdotām biļetēm un pārpildīt arī Juglas mūzikas skolas zāla koncertos. Mēs noteikti turpināsim tāpat arī tālāk, un par to, protams, paldies mūsu mākslinieckajam vadītājam Mārcim Miķelsonam.
nākotnes plāni mums noteikti ir 9. februāris, Kultūras pils Ziemeļblāzma. Doma apkārtot roka programmu, kura ļoti veiksmīgi pirms gada patika klausītājiem. Tādēļ būs, domāju, arī jauni darbi, bet šo to paņemsim no iepriekšējās. Jo, manuprāt, ir ļoti būtiski piedāvāt publikai izklaidējošu raksturu programmu, kas tiešām saistās ar pūtēju orķestru. Tā kā Aivars Krūmiņš ir teicis, pūtēju mūzikai ir jābūt izklaidējošai. Paldies, Māra! Pirms nepilnas nedēļas, 26. oktobrī, savu 75. jubileju svinēja orķestrs ar ļoti senu nosaukumu – Lemesele. Tātad orķestrs no pilsētas Limbaža. Internetā ir atrodama informācija, ka 10. līdz 12. gadsimtā mūsdienu Limbažu vietā atradusies Liepils Lemesele, un šo vārdu nes 75 gadus vecais pūtēju orķestrs Lemesele no Limbažiem. Tagad došu vārdu vairākiem orķestra ilgadējiem mūziķiem un orķestra tagadējam mākslinieckam vadītājam Krišjānim Circenim. Cik man varēja būt? 5, 6 gadi varbūt, es nezinu, es dzīvoju tepat netālu no Kultūras nama, Atskotu Dārza ielā un jaunās, te bijušās Kopņauniešu ielas krustojumā. Tagad man māte bija noteikusi, ka tu tālāk par to ielu, to kvartālu nedrīkst klīst. Bet 1. maijs, un es dzirdu bungas ritmā un trompetes skan. Man interesi ir ļoti interesi pavasars. Pienens zied, un es lavos augšā par ielu, kad bijušo Kopņauniešu ielu, tādu jauno ielu, un aiziet līdz Rīgas ielai stūrim un redz, orķestris nāk. Man tā uzvirza, spēlē, tajā laikā jau kāds sastāvs tur bija, galvenais bija ritms, šķīvi, bungas, mazās bungas, un lielās basas, kā teikt, vai otrā basa bija vai nebija, bet es nezinu, bet basas bija, un līkie, un daži trompets. Tas jau viss cilvēku uzrunāja, mazo bērnu uzrunāja, tā jāsaka.
viss tā saucamā vidusšķira, ja, bērns gribēja tālāk virzīt. Ja vienam bērns gāja mūzikas skolā, tad arī centās, kā teikt, savajā virzīt. Nu, un tā, man jāsaka, bezmaz ar piespiešanu aizvirzīja uz bērnu mūzikas skolu. Mums bija dienas spēcīgas tradīcijas, Limbažos un Auto Amoliņš, kas organizēja vispār tās muzikālo dzīvi, jebkurā vienā virzienā. Laikam es saprotu, kad bija dabūjuši jaunas instrumentus, nu tādu vajag nokompletēt uz visiem instrumentiem. Un kas ienāk klasē, nu kas grib spēlēt orķestrī. Kas atnāca pirmais, tam tie mazākie instrumenti, tie, kas atnāca vēlāk, tiem te iedot tas lielākos rāgus. nu tā. Kam pārpalikt, tas spēlēs to. Kas man bija pārpalicis, tam man iedeva tenoru, un tā jau problēma uz tenoru, kā teikt, žužinā. Tagad viņi sauc pa e-fonī. Spēlēt prasa, un vecskot jau aug, un tad jau kā liels notikums tas bija, kad vasarā, kā teikt, zaļumbalvu spēlēt. Jā, tas bija notikums, zaļumbalvu spēlēt. Iedzēna mašīnu, GAZ 51, kas bija nolaida bords, sakāp visi puikas, kā teikt, uz tā kuzavā un laida vaļā. Un kā saka, onkuļi un tants griez apkārt, kā teikt, valši. Un tad, vecskot, braucam uz 73. gada bija 100 gadus, vecskot, tas jubileja, dziesmas svētku. Un tās reizes, visās dziesmas svētkos piedalījies. Tie gadi jau ātri paiet. Es pat neatceros, es tādu vienreiz sāku domāt, cik man vispār diriģenti bijušie. Diriģenti, vecskot, jā, visilgāk jau, jāsaka tā, Amoliņš, Ansoņāns, pēc Ansam bija Rudzīts Maķeni, tie virzīja Uģi, Uģis pa ilgi bija, tā Kreišmans bija, Viesturs, ar Uģi bija. Un tas sākās. Kā teikt, pēc Uģi, jā, pa mazām spraudziņām. 1, 2, 3. Pa 2 gadu, pusotru gadu. Un tagad, vecskot, Krišjāns, laikam, man šķiet, ka 5. gadu vai.
mūsdienu izpratnē Lemisela ir hobijs, liels hobijs mums. Gan man, gan maniem dalībniekiem. Man, teiksim, ir interesanti kaut ko sastēlēt, sarakstīt viņiem kaut ko jaunu, kas neskan, teiksim, ikdienā. Un jā, mēs vienkārši pavadam laiku, 2 kvalitatīvas stundas vismaz nedēļā salīdzinoši. Tu kaut ko dari, arī šī programma tomēr ir veidota tā, nevis mēs atnākam, atspēlējam notis kaut ko, bet mēs dabūjam mācīties. Mēs taisījām daudz grupu darbus, ir īpaši šo programmu. Mēs pilnveidojamies, bet tomēr ar tādu hobiju līmeni. Šī programma ir Big Band stilā, jā, un kāpēc? Tāpēc, kad man ir iespēja izmantot šīs ģitāras, un tas bija tas pirmais tāds impulss, kā lai es viņus varētu izmantot, jo, teiksim, ģitāris, viņš man spēlēja klarneti, bet tā klarneti tā kā un tā. Un ģitārā viņš atkal ir, uzreiz, viņš var sev parādīt pilnvērtīgāk, un arī man ir basģitāra, tubists basģitāra spēlē. Un bija tā doma, ko mēs varētu, tā kā, kaut kādus rokus, tad vai džeziņu uztaisīsim. Jo mēs iepriekšējos koncertos mēs paņēmām pa vienam tādam vieglās mūzikas skendarbiņam ik pa laikam. Un tad man radās tā, uztaisīsim pilno programmu. Jo tomēr arī šajā ziņā mēs mazliet, jā, tas ir ārpus ikdienas mums visiem, bet mēs mazliet spēlējam savu stipro pusi, jo lēnu mūziku būtu vēl grūtāk parādīt, kādai viņai ir jābūt. Atkal šādu tādu bez rita nūto, bez atšķela rando, mēs kā sākam tā beidzam. Tā, uztaisim svētkus sev kārtīgus tādus, nogāžam. Jā, arī tā kā šī stila mūzika, es domāju, tīri stundu klausīties instrumentāli, tas būtu varbūt mazliet pat garlaicīgs savā ziņā, tāpēc uzreiz bija pirmā doma, solisti mums vajag. Mums vajag solisti, un mums ir bijuši instrumentāli solisti. Citos koncertos parasti, bet vokāls mums ir šķiet pirmoreiz, bet manā laikā tiešām pirmoreiz varētu būt. Un jā, Jete Radeks Trasdiņa ļoti labi izpilda šos skandarbus. Es jau biju dzirdējis iepriekš ar City Jazz, kā viņa dzied. Tā bija arī pirmā izvēle man paaicināt viņu. Toreiz ceļā ziedēja jasmīns, gāja vientuļš, bez mērķa kaut ko. Tad kā sapnī pēkšņi pretī nācīs smaidošana, tā kā taurenītis lauka malā. Simfonijā laiks apstājas, bet neprojām man bija jāsteidzās. Orķestrim ir viens labs, saliedējošs pasākums. Zivis upe parasti tas ir augusta mēnesī katru gadu, tad, kad visa sezona jau ir beigusies, jo augusta pirmajā sestdienā ir pilsētas svētki, un pēc pilsētas svētkiem parasti viss orķestris ar savām otrām pusēm salasās uz ikgadējo Zivis upi. Tātad no 20, vairāk nekā 20 gadus jau mēs to piekopjam. Katru reizi pie kāda no dalībniekiem, kas nu ir kur reizi ir gatavs uzņemt un organizēt to. Nekas netiek plānots, vienīgais noteikums, ka līdzi jāpaņem labs garstāvoklis un karota. Tas ir tāds, es domāju, ka jebkuram kolektīvam tāds vienojošs pasākums, jo tur nav tikai orķestra dalībnieki, bet, kā jau teicu, tur ir visi radi, draugi, paziņas, kas uz to parakstās, uz šo pasākumu. Tā kā mums tagad arī ir orķestra dalībnieki, kas jau vairs nespēlē, ir projām, bet jebkurā variantā
ir arī viņi piedalās, tiek uzaicināti un piedalās šajā pasākumā. Orķestrim bija arī pasākums, kurš bija ikgadējs pa Ziemassvētkiem. Adventas laikā līdz pašiem Ziemassvētkiem mēs radām iespēju apbraukāt novada veco ļaužu pansionātus, sniedzām koncertus, ar vienu vārdu sakot, arī tiem cilvēkiem, kam varbūt neviena pat vairs nav, kad arī viņiem centāmies radīt kaut kādu svētku sajūtu. Bija sakarā ar orķestra projektiem, bija arī tāds liels pasākums Vidzemē noorganizējām, kad mēs visus iespējami, kas gribēja piedalīties, visus Vidzemes orķestrus, sniedzām koncertus, uzrakstījām projektus, sniedzām koncertus gan Limbažos, gan arī to orķestri, kā teikt, mājas vietās. Un bija, cik atceros, bija vēl arī Vidzemes orķestra Ziemassvētku koncerti gada beigās. Lielākā daļa no viņiem notika Pociemā. Ap to laiku bija Limbažu novadā uzsācies kaut kā, iesācies bija, kad katrā pagastā meklēja rokā visus pašdarbnieks, kaut kādus orķestrus, vai tie bija estrādes orķestri, kas nu kurā kultūras namā darbojās, vai tie bija pūtēji orķestri, vai vienkārši kaut kādu muzikantu, tos tā arī sauc, muzikantu sajieti, reizi gadā. Bija viņi gan Viļķenē, gan Pociemā bija, un faktiski tās divas vietas arī bija, jo tie kultūras nami, kas vēl joprojām elpo. Paldies visam kolektīvam par jubilejas koncertu. Novēlam daudz radošu panākumu jūsu kolektīvu darbībā arī nākotnē. Tagad vārds Evijai Dāvei. Labvakar! 11. oktobrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā un 12. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lielajā zālē viesojās un pūtēja orķestru dzīvi Latvijā ar krāšņu koncertu programmu papildināja Sandvīkenas pūtēja orķestrs no Norvēģijas. Turpinājumā fragmenti no Jāņa Puriņa sarunas ar orķestra klarnetistu un Bergenas pūtēja orķestra diriģentu Uldi Plēpi un neliels muzikāls ieskats orķestra koncertu programmā. Patīkamu klausīšanos! Labvakar, labvakar Jāni. Sandvīkena Janičāra orķestrs ir viens no vecākajiem tieši Bergenā ar ļoti bagātu vēsturi. Apmēram pirms 10 gadiem viņš bija labākais orķestrs Norvēģijā. Tagad ir notikusi paaudzes maiņa. Pagājušajā gadā orķestrs nosvinēja 100 gadu jubileju. Un tad orķestra vadība izteica vēlēšanos sakarā šo jubileju,
kaut kur koncertēt ārzemēs. Protams, pirmā izvēle es pats piedāvājos palīdzēt organizēt braucienu uz Rīgu. Tas ir pateicoties tieši Latvijas Universitātes pūtēju orķestrim un profesoram tev, Jānim Puriņam. Šis jau ir otrs brauciens. Iepriekš bija ar manu kolektīvu, ar Musikvereinigu. Un es zinu, ja Jānis kaut kur ķerās klāt pie organizēšanas un tāpat universitātes orķestris, tad viss izdodās parasti spīdoši. Protams, mums bija ļoti liels atvieglojums, jo mēs varējām izmantot mēģinājumu telpas tieši tur Rūpniecības ielā, kur mēģina luporķis. Mēs varējām aizņemties sitmos instrumentus, un liela pateicība Jānim, ka viņš mums palīdzēja organizēt arī koncertu Mūzikas akadēmijā. Orķestrs bija ļoti apmierināts ar braucienu, viss bija stāvā sajūsmā, jo, kā man teica paši orķestra muziķi, tik bagātīgi apmeklētu koncertu, kā tas bija Pētera baznīcā, kur bija pat jāliek papildus krēsls, orķestra muziķi nebija piedzīvojuši savā ilgajā karjeras laikā. Un tur tiešām ir muziķi, kas spēlē. Mums ir viens rekordists, kurš tagad nospēlēs 50 gadus. Jā. Tā kā brauciens bija ļoti izdevies un ļoti jauks, un liela pateicība visiem atbalstītājiem. Arī Norvēģijas vēstniecībai Rīgā par finansiālu atbalstu. No šī rudens Sandviken Janičāra orķestrim galvenais diriģents ir Björns Braistēns, ļoti labs diriģents, kurš ļoti ciena, un viņa mērķis ir popularizēt tieši norvēģu, zviedru, vienmēr sakot, skandināvu muziku. Un tas bija arī pārsteigums daudziem orķestra muziķiem, jo bija skaņdarbi, ko viņi tiešām nebija spēlējuši. Es domāju, ka norvēģu muzikai ir ļoti daudz tādas pērles, kas tiek maz spēlētas. Johans Svensen muzika, Halvorsen muzika, tāpat arī Grīga muzika, kur Karls Jorstolfāra šī svīta, es domāju, Latvijas klausītājiem nemaz nebija zināma. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kad paši norvēģu orķestri tieši popularizē savu muziku, un es domāju, tas ir ļoti loģiski, un man liels prieks, cik es zinu, Jāni, jums būs arī latviešu jaundarba koncerts novembra sākumā,
Un mums ir ļoti jāpiestrādā pie tā, lai popularizētu savu mūziku. Tas ir, es domāju, to jādara visiem orķestriem. Lai kā saka, visu pasauli nepārņem tāda amerikāņu mūzika vilnis. Tur, protams, arī brīnišķīgi komponisti, bet ir arī daudz komponisti, kas ir pasaulē ļoti populāri, un kā, ja tā var izteikties, kas cep skaņdarbus, tā kā pankūkas. Jā. Es domāju, ka mums ir ar ko lepoties gan norvēģiem, ar savu romantisko mūziku, un tieši tāpat arī latviešiem. Tā kā orķestris bija ļoti priecīgs arī spēlēt norvēģu mūziku un popularizēt norvēģu mūziku Latvijā. Es domāju, ka mēs ar Jānu Puriņu noteikti sarunāsim kādu, apmainīsimies ar repertuāru. Tā kā varēsim popularizēt arī šeit latviešu mūziku, un cerams, ka Jānis popularizēs arī norvēģu mūziku Latvijā.
Paldies, Evija! Šobrīd var teikt, ka 42. virtuālās sarunas Pūtēju orķestris un mēs tuvojas noslēgumam. Liels paldies visiem, kur esiet ar mums šovakar klātienē. Liels paldies raidījuma veidotājiem Mārai Lemkenai, Evijai Dāvei un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samarodovam, Sandim Krūmiņam un Jānim Trūpam, kā arī māksliniecei Kristīnai Bondarei. Kā vienmēr aicinām jūs sūtīt mums informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem un interesantām personībām. Sūtiet mums arī turpmāk koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālajās sarunās. Raidījuma noslēgumā vēl viens fragments no Jura Karlsona skaņdarba Zvejnieku ziņģe, Latvijas Universitātes Pūtēju orķestra atskaņojumā. Mēs tiekamies novembra pēdējā ceturtdienā, tas ir 28. novembrī 2020. 43. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestris un mēs.